Uzņēmuma Daugavpils satiksme, proti tramvaju tīkla vēsture, sākās uzreiz pēc Otrā pasaules kara. 1946. gadā tika nodibināta Daugavpils tramvaju pārvalde. Tā paša gada 5. novembrī pirmo reizi ceļā devās pirmais tramvajs. Kopš tā laika ir pagājuši gandrīz 78 gadi. Uzņēmums Daugavpils satiksme aktīvi atjauno savu tramvaju parku, bet pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvā pakalpojumu, kas dod iespēju atgriezties pagātnē. Tā ir retro tramvaja noma. Sijā Daugavpils satiksmē īpašais piedāvājums ir iespēja izmantot retro tramvaju. Retro tramvajs ir, es viņu nosauktu par tādu kā laika mašīnu. Tā ir iespēja atgriezties pagātnē, jo šis retro tramvajs ir ražots Rīgas vagonu rūpnīcā 1987. gadā. Ar šo retro tramvaju ir iespēja veikt ekskursiju pa Daugavpili, respektīvi iepazīties ar visām ievērojamākajām Daugavpils vietām. Pakalpojums ir pieprasīts ne tikai mūsu pilsētas viesu vidū, bet arī mūsu pilsētas iedzīvotāju vidū, jo šajā retro tramvajā var svinēt arī jubilejas. Laipni lūgti! Speciālisti ir rūpīgi pārdomājuši retro tramvaja kursēšanas laiku un maršrutu. Piesakot braucienu ar šo retro tramvaju, mēs izbraucam pilsētas dažus rajonus, apvienot 1. un 3. maršrutu. Mēs braucam gan savu cietoksni, gan pilsētas centru, gan Stropu apkaimi. Sanāk apmēram 16 kilometri. Laiks aizņem aptuveni stundu. Tramvajs ir aprīkots ar sēdekļiem un galdiņiem. Ir arī bērnu stūrītis ar rotaļlietām. Pieejams viss, kas nepieciešams komfortablai laika pavadīšanai. Tramvaja salonā ir izvietoti 8 galdiņi, un tajā ir 24 sēdvietas. Braucienam ir lepni lūgts ik viens Daugavpils pilsētas iedzīvotājs, gan arī tās viesas. Brauciena laikā var atzīmēt īpašus dzīves brīžus, piemēram, dzimšanas dienas, klases izbrauciena vai gida pavadībā izbraukt cauri visai pilsētai. Vai vēlaties izmantot šo unikālo pakalpojumu pilsētā? Tad rezervējiet retro tramvaju pa tālruni 200 12 140 vai arī sūtot ziņu uz reklama@dsatiksme.lv e-pastu. Sīkāka informācija par šo pakalpojumu pieejama uzņēmuma satiksme.daugavpils.lv mājaslapā.